nelielu lēmumu projektu. Lūdzu. Es īsi saviem vārdiem par iepirkumu, malkas iepirkumu, kas ir atrasti visi kandidāti, kas ir malkas piegādātāji uz visām 14 daļām. Pirmajā iepirkumā, kas tika izsludināts ar numuru 21, uz otro daļu Aglonas novada pirmskolas izglītības iestādē un 9, 10, 11, kas ir Priežmalē, uz trijām iestādēm nepieteicās neviens no pretendentiem. Un sakarā ar to, ka netika iesniegts neviens piedāvājums, iepirkuma komisija, pamatojoties uz publisku iepirkumu likumu 63. pantu 1. daļas 1. punktu, piemēroja sarunu procedūru. Un sarunu procedūras rezultātā atradāmies šos pretendentus otrajā tabuliņā, otrajā punktā, kur viņi ir arī nosaukt, kas piegādās šīm 4 iztrūkstošajām daļām. Tātad pamatojoties uz iepirkuma malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām ar identifikācijas numuru AND 2014-21 un sarunu procedūras ar identifikācijas numuru AND 2014-21 līdz ITRSP, kā rezultātiem noslēgt līgumus ar šādiem cilvēkiem par summām, kuras visas ir redzamas. Kopā es varēju pierakstīt tās summas sastāv 74 607,5 eiro. Tas ir lēmuma projekts, kur es vēlos jūsu balsojumu slēgt šos līgumus ar šiem cilvēkiem, kur malkas piegādi visām šīm 14 dienām. Tā, lūdzu, kādi jautājumi ir? Nākamā pēc vienu kubiku metru. Cena atšķirās vai visiem kaut kur vienā? Cena atšķirās. Ja nemaldos, lēmums ir internetā pieejams arī Aglonas mājaslapā. Un, jums ir lēmums blakus. Viņš ir nokopējis tur. Cenas tur ir tumši iekopējušās. Bet viņš ir apskatāms arī Aglonas mājaslapā un arī ir oriģināli pie maniem, var pateikt. Tie sarunu procedūras kādas cenas? 23, 24, neatceros precīzi no galvas, kurās lotais, kur bija kura. 24 nepārsniedz. Bet jautājums, laikam, tas nebūtu tur tev, varbūt izpildirektorā. Pa vienu iestādē zinu toši. Priežmalas pamatskola. Šeit ir līguma cena 700. Bet es ļoti labi zinu, ka ieplānots ir krietni mazāk. Varbūt arī citās iestādēs tāda problēma pastāv. Pastāv, jā. Ja tagad iestāde grib savu apjomu, cik es saprotu, viņi iedaugt, piemēram, par 100 kubiem, viņam vajadzīgi pie 100 kubiem. A naudas viņam nepietiek. Teiksim, tā starpība varbūt nebūs tik liela, un tāpēc arī bija paredzēts iepirkumā, kad daļa malkas varēs piegādāt janvārī un nākošā vidū. Tātad iepirkums ir veikts bez finansiālās sagumas, kas saprot. Finansiālais sagums bija paredzēts? Nav paredzēts. Par vienu iestādi es zinu precīzi, ka nav. Un tā summa nemaz tik maziņa nav. Viena iestādē 1300 eiro. Starpība. Jā. Tā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Tā, varam balsot? Jā, tad pieņemt zināšanai par pretendenta, tad atradīs iepirkuma noteikumos. Par abiem kopā vai atsevišķi balsojumi? Varam balsot? Kas par to lūdzu balsojam? Par abiem kopā. Par? Pret? Atturas Reščenko un Krimants. Es pret. Pret, Krimants pret. Reščenko atturas. Kā arī visi par. Tātad sēde ir beigusies. Paldies deputātiem un pārvaldniekus un deputātus.
vārdus gribu atstāt, palikt lūdzu uz ļoti svarīgu informāciju. Jo gribēju ieslēgt dienas kārtībā, bet dažiem deputātiem nepatīk, ka es slēdzu informāciju, tāpēc informācija